Amen. Debesis jau ir šeit kopā ar mums, ja mēs esam Jēzu Kristu. Amen. Yeah, amen. Un kur ir Jēzus, tur ir debesu valstība. Un kur ir divi vai trīs sanākuši viņa vārdā, tur viņš ir mūsu vidū. Un paldies Dievam, mēs esam vairāk nekā divi vai trīs. Yeah! Halleluja! Paldies, Tev pateicos, pateicos par šo sapulci, pateicos par Tavu žēlstību. Es pateicos par Tavu nodomu priekš katru vienu, ka Tu vēlies, ka mēs nāktu pie patiesības atziņas un atbrīvotos no vēlna izliktām lamatām, esam saistīti, kurās esam saistīti. Es pateicos Tev par svēto garu, ko Tu mums esi devis, kas mums māca visas lietas, kas mūs vada patiesībā, kas runā uz mums, kas ir mūsu palīgs, aizstāvis, padomdevējs. Paldies Tev, Kungs, Jēzu, par Tavu upuri, par to, ko Tu padarīji pie krusta, par to, ka Tu aizgāji pie Tēva, lai svētais gars varētu nākt un mūs vadīt un mācīt. Un es lūdzu, svētais gars, ka Tu palīdzi mums ieraudzīt Tavu patiesību, iesakņoties tajā, ļaut šai sēklai iekrist labā zemē, ka Tu sagatavo mūsu prātus, mūsu sirdis, ka tās ir atvērtas un laba un augstlīga zeme, kas nes simtkārtīgu ražu. Jēzus vārdā es eju pret jebkādu ienaidnieku nodomu, jebkādiem traucējošiem gariem, kas mēģina novērst uzmanību, kas mēģina nozagt šo sēklu. Jēzus vārdā es sasaistu un pavēlu pazust tiem no katra viena, kas klausās, kas iedziļinās. Un es Tev pateicos, ka šis vārds nes simtkārtīgu ražu, ka mēs to sargājam, ka mēs to laistam un neļaujam nec putniem noknābāt, noēst, nec kādām citām lietām nomākt, rūpēm, raizēm, bagātības viltībai, lai kas tas arī nebūtu. Jēzus Kristus vārdā. Paldies, Tev, Svētais Gars, ka Tu dod arī ko runāt katram vienam vārdus un domas, ka Tu esi tas, kas uzrunā katru vienu. Jā, paldies Tev par Tavu kalpošanu, mīļais Svētais Gars. Es Tev pateicos, ka Tu vēl vairāk nekā mēs vēlies mūs vest patiesībā, ka mēs topam brīvi, ka mēs topam efektīvi un ražīgi Tavas valsts, tavas, tavi, Tavas valsts darbinieki vai nē, Tavi mīļotie bērni, kas nes daudz augļus Tavai valstībai. Jā, ka mēs esam efektīvi un ražīgi savā darbībā. Un paldies Tev, ka Tu mūs tīri, lai vēl jau vairāk augļus mēs nestu. Un mēs Tev pateicamies, pat ja tas nav patīkams šis process pirmajā brīdī, bet mēs Tev pateicamies un mēs vēlamies tikt apgraizīti, tikt iztīrīti, lai mēs vēl vairāk augļus Tev varam nest, lai Tava valstība var izplatīties, lai Tavs nodoms, ka katrs glābjās un nāk pie patiesības atziņas, varētu tikt piepildīts, cik vien tas ir iespējams no mūsu puses. Jēzus vārdā, lai Tev ir slava un gods, Kungs Jēzu. Amen. Paldies, Iveta, par Tavu kalpošanu. Čau, čau, Linda, čau, Oļeg, čau, Kristīna, Vineta, Marika, Helena, Karina, Māris, Santaigars, Johanāns, sveiciens īpaši Johananam, pirmo reizi redzu sapulcē, iespējams, ka kādā citā Johanāns ir bijis, kurā es neesmu bijis, bet un čau tāds. Tātad īsais atgādinājums. Pēc iespējas mēs slēdzamies ar kamerām, un lai mums ir, tāds kaut vai virtuāls šis sadraudzības moments, tāds klātbūtnes tas efekts. Un pēc tam, kad es beigšu dalīties ar vārdu, tad es došu iespēju katram pateikt, padalīties ar to, ko Svētais Gars ir uzrunājis un kas ir svarīgi. Varbūt
ne tik daudz, ko es saku, bet ko Svētais Gars tev saka. Jo to, ko es saku, tas tiek ierakstīts video, to var pēc tam vēlreiz noskatīties. Bet tas, ko Svētais Gars tev runā, tas netiks ierakstīts. Ja vien tu pats to nepierakstīs, kaut kā nepiefiksēsi, jā. Un tas ir būtiskāk. Tas ir būtiskāk, jo Svētais Gars mums katram parāda kaut kādas, nu, kaut kādas dažādākas tās nianses, jā. Kaut kādas lietas atklāja, ko es nepasaku nemaz. Un tāpēc tas ir interesanti. Nu, arī tāpēc tas ir interesanti. Nu, un svētīgi, ka mēs padalāmies, ja, jo mēs ar to bagātinām šo vēstu, nostiprinām, aplaistam, tā kā ļaujam tai, kas saka, dziļāk mūsu sirdīs iesakņoties un būt ražīgākam. Amen. Aleluja, slavu Dievam. Slavu Dievam par Dievu, par Jēzu, par Svēto garu. No kā ir visas lietas? Nu, ko šodien es gribu parunāt, kas ir cilvēks. Pat varbūt tādu pētījumu pat veikt, ZPD, tādu kaut kādā veidā. Ja. Un kā mēs to darīsim? Sekosim Kristus piemēram, kā viņš, uz ko viņš ir pievērsis uzmanību, kad viņam citreiz uzdod jautājumu. Viņš saka, nu, kā tad sākumā bija? Un te ir vēl viens būtisks moments par šo sākumu. Bībele runā par dažādiem laika posmiem. Nu, ja tā mēs varētu iedalīt. Viņas var, tās kategorijas ļoti dažādas. Iedalījumi ir, bet tādā vispārīgam tam, ko šobrīd gribu pateikt, tad es iedalītu šādos periodos, tā kā mums zināmo šo laika skalu. Pirmā mūzes, pirmā nodaļa, pirmais pāns, saka, un Dievs radīja debesis un zemi. Ja, bija tā? Nē, atvērsim. Tā, Juri. Tātad, kā bija? Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, man liekas, tā bija, ja? Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, točno es atcerējos. Tad ir runa par kaut kādu iesākumu. Un tad ir, kad top radīta zeme un debesis. Jautājums, kas bija pirms tam? Kādi ir varianti? Tātad es varu iedrošināt, varbūt šodien arī čatā uzrakstīt kādu atbildi. Vēl būs kādi pāris jautājumi. Kā jums, kā jūs iedošu 30 sekundes laika, kas bija pirms tā, pirms pirmās mūzes, pirmās nodaļas, pirmā panta, kur ir rakstīts, ka iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Kas bija pirms tam? Jo tad mēs redzam, ka rodās gan laiks iesākumā un telpa, jā, zeme un debesis. Kas bija pirms tam? Lūdzu, variantus. Laiks tek ārā, jūs to nepaspēsiet pierakstīt savu ģeniālo atbildi. Kas bija pirms pirmās mūzes, pirmās nodaļas, pirmā panta? Kādi ir varianti? Nu, es jau zinu, ko es gribu pateikt, un es negribu teikt, ka tā ir vienīgā pareizā atbilde. Kas vai ūdens? Labi, zeme bija pirms pirmās mūzes. Tā, kosmos tukšums, Dievs. Nē, nu, Karina vēl. Nu, te jau uzreiz nav sabira, paldies. Tātad, nu, mēs ir. Iesākumā bija vārds, jā, tas bija iesākumā, bet bija pirms. Iesākums mums ir 1. mūzes 1.1. Bet kas bija pirms? Bet jā, pirms tam bija Dievs. Tas, ko mēs zinām, pirms tam bija Dievs. Un paldies Dievam, jo viņam nav ne sākuma, ne beigas. Un, jā. Un, mēs zinām, ka arī Dievs ir patiesība.
tāpatās. Un, un, nu, tas varbūt nav korekti tā to nosaukt tā kā par periodu, bet tā kā mums kaut kā viņš ir jāieterp, jo tad laika nebija pirms pirmās mūzes, jā, bija tikai Dievs. Un nosauksim to par periodu pirms radīšanas, jo par to iet runa. Par to iet runa arī Pāvila vēstulēs, ja, kur viņš saka, ka tāpat tās parādās, ka Jēzus tika nokauts vēl pirms pasaule tika radīta, gan ka mums ir sagatavoti labie darbi, kuros mums dzīvot vēl pirms pasaules radīšanas. Ja. Tad ir, nosauksim to par periodu pirms pasaules radīšana, jeb patiesības periodu. Tur ir tikai Dievs, un tur nav nekā cita. Tur nav, un Dievs var izpausties visā pilnībā, kā vien viņš vēlās. Un Dievs, un tas, ko mēs varam tā kā izsecināt no kaut kādiem citādiem aspektiem, kur viņš saka, pirms tu ej karot, vai tu nepasēdēsi un neaprēķinās, vai tu ar savu tūkstotu vari pret tiem 3000, vai cik tur tikt galā, vai kad pirms tu celt torni, vai tu nepasēdēsi un nepadomāsi, vai tev pietiks darba izvešanai un tāpatās kā ko Iveta mums lasīja vienreiz man liekas, ka tā bija Iveta no Salmāna pamācībām 8. nodaļas par gudrību, ja, kur teikts, kā, kā Dieva gars, jau gudrības gars, kā priecājās Dieva priekšā, kad viss tika radīts, ja, kad ir šis, tātad, ir šis princips, es domāju, viņš arī te attiecās, ka Dievs visu sagatavoja un tad sāka radīt. Ja? Un tāpēc ir teikts, ka arī kad katra mūsu diena ierakstīta pirms, pirms jau viena tā bija. Ja? Kad Dievam ir savs scenārijs sagatavots, un viņš viņu sāk kaut kādā brīdī, viņš saka, lai top, un sāk tapt visu. Ja? Tad tur ir patiesība. Pirms tam ir Dievs, pirms tam ir patiesība un viss. Un tad nedaudz mazu liekumu izmetot no šīs dienas tēmas, kur Dievs, Jēzus saka par Svēto garu, kad viņš nāks, ko viņš darīs. Viņš jūs vadīs visā patiesībā. Ja? Kāda ir tā patiesība, kurā viņš vadīs mūs? Tā ir tā patiesība, kas bija pirms pasaules radīšanas, kur Dievs visu sagatavoja. Tāpēc arī korintiešu vēstulē viņš saka, nezinu, kad kur viņš runā par to, kas neviena sirdī nav nācis, ko neviena acis nav redzējis, ko neviena auss nav dzirdējusi. Ja? Tās lietas, ko Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Kad neviens to nevar izdomāt. Dievs to ir sagatavojis. Un, saka, un mums viņš to ir atklājis caur savu garu. Ka viņš mums to atklāja caur savu garu. Bet tā nav šīs dienas tēma. Tātad tur ir patiesība, viņš visu sagatavo, un tad viņš sāk radīt. Un tas jau ir šis moments, kur mēs sāksim pētīt, ko un kā Dievs sākumā rada. Es nepabeidzu, es iesāku par šiem periodiem, tad es ātri izskriešu cauri viņam, tā lai pabeigtu. Tad ir šis periods, kas ir pirms, pirms zemes radīšanas. Tad mums ir periods, kad top viss radīts, un līdz grēkā krišanas notikumam. Tas ir tās neliels periods, kur ir debesu valstība uz zemes. Tad mums ir pēc grēkā krišanas vēl viens periods līdz Kristus upurim. Un tad mums ir tagad šis žēlstības periods, kurā mēs dzīvojam pēc Kristus upuru augšām celšanās, nāves un augšām celšanās līdz viņa otrajai atnākšanai. Un tur būs vēl nākamais periods, kas būs pēc viņa atnākšanas. Runājot par periodiem, ja? Un kad Jēzus saka, kā bija sākumā, viņš runā par šo periodu, kas ir kopš radīšanas un līdz grēkā krišanai. Tad šis ir tas periods, uz ko Jēzus tā kā norāda. Tur bija jautājums par laulību, bet arī šī periodā mēs redzam ļoti būtiskas un fundamentālas lietas, ko Dievs atklāja, kas ir radīts, kā ir radīts, un to ir būtiski mums saprast. To ir mums būtiski saprast, ieraudzīt, lai mums vairs nav nekad, ne mūžam, nevienas šaubas par to,
Kas tad ir? Labi. Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Ir tāds arī raidījums, Kristīgajā radio, bet tas nav par šo raidījumu. Uh, pirms mēs ķeramies pie cilvēka, paskatīsimies, kā top radītas visas citas lietas, kas ir radītas. Un, kā jau jūs saprotat, mēs lasīsim no pirmās mūzes, pirmās nodaļas. Šobrīd tad, specifiski 11. pantu, tātad 1. mūzes 1.11. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes. Un tā tapa. Tā tad mēs redzam, ka šeit tiek iedarbināts kas? Nevis iedarbināts, bet lietots kas? Pārreizi sēšanas, pļaušanas likums, ko mēs esam uzskatījuši jau iepriekš. Labi, ka mēs tagad mums daudz lietas varbūt sāk, tā nedaudz skaidrāks līdz ar to paliek, ja? Ka mēs zinām sēšanas, pļaušanas likumu, daudz mums kā tas darbojās. Un ka tas jau šeit izpaužās, ja? Dievs sēja vārdu, un mēs redzam, kad tas tā arī top. Tas princips daudz īpaši neko nav mainījies. Un bet kā mums gribētu, lai mēs papētām un izpētām tagad un tā ieraugam šī visā, uz ko Dievs runā, kad viņš saka, kam viņš saka izdot zāli un augus, kas sēklu nes un augļu kokus. Tātad, ja mēs tā uzmanīgi lasām, viņš saka uz zemi to, lai zeme izdod. Tātad Dievs runā uz zemi. Un tas ir ļoti, nu, svarīgi mums apzināties un saprast, un ņemot vērā, ka Dievs tāds pats vakar, šodien un mūžīgi, un arī mēs skatāmies Jēzus dzīvē, ir tāds moments, kad viņš runā uz koku. Un ko viņš saka uz koku? Tātad, ja mēs skatāmies uz šeit, ko viņš saka, vēlreiz, tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes. Pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes, un tā tapa. Ja tā tad tika pavēlēts zemē izdot zāli, augus, augļu kokus, un augļu kokiem tika pavēlēts nest augļus. Un kad Jēzus pieiet pie vīģes koka, ko viņš redz? Viņš redz nepaklausību. Nepaklausību Dieva vārdam, Dieva pavēlē, kur tika pavēlēts augļu kokiem nest augļus. Un viņš runā vēlreiz uz šo koku. Tad uz konkrēto to koku viņš arī runāja un pateica, ko tad viņam tālāk darīt līdz ar to. Bet tas nav tas, uz ko es gribēju pievērst uzmanību. Tas man neskapēc izlaica. Tātad Dievs runā uz zemi, izdod zāli, augus, augļu kokus, un tā notiek. Ja? 12. Un zeme izdeva zāli, un augus, kas savu sēklu nes pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī pēc savas kārtas. Dievs redzēja to labi esam. Tātad, ko mēs varētu aprakstīt savā zinātniski pētnieciskajā darbā šitik tālu, kad zāle, augi, augļu koki ir nākuši no zemes. Tas nozīmē, ka viņi sevī satur elementus, ko sevī satur zeme. Un ko mēs arī varam novērot, ja mēs esam ļoti pacietīgi, kas notiek ar augiem, kokiem un zāli, kad viņi tā kā nomirst.
Viņi atgriežas, viņi sadalās un principā kļūst atpakaļ par Zemi. Kļūst par to pašu, no, atgriežas tā, kā viņi iznākuši no Zemes, un atpakaļ uz Zemi atgriežas kaut kur šis teiciens, kur teica no pīšļiem nāc un pie pīšļiem aiziet. Ne? Kad šis process ir tas, ko šeit ir būtiski ieraudzīt, kad šie, šis, šī radība sevī nes to, no kādas vidas viņa ir nākusi. Šos elementus, sastāvdaļas, viņas varbūt nedaudz savādāk izskatās tajā brīdī, kad viņas nāk ārā no zemes. Bet, kad viņi atgriežas atpakaļ, un tur vairs nav nekādas atšķirības. Tātad zāle, auga un koks sastāv no tā paša, no kā sastāv zeme. Ļoti labi. Tas ir pirmais punkts, kas mums jāierauga. Skatāmies tālāk. 20. pāns. Tad Dievs sacīja, lai ūdeņos mūģētu dzīvu radījumu pulki, un putni, lai lido pār zemi, pār debesu vēlvi. Tātad pēc iepriekšējās līdzības, uz ko šeit Dievs runā? Ja 11. pantā viņš runā uz zemi, tad šeit viņš vēršas pie ūdens. Un tātad, lai ūdeņos muģētu muģu. Un tur vēl arī iet runa par putniem, kas virs debesis. Un, ja mēs uzdodam sev šo pašu jautājumu, tagad, no kā ir radušies zivis un putni, ko viņi sevī satur, to elementus, kurus satur tā vide, no kurienes viņi radušies. Ja, tātad ūdens un zeme. Kas no kurām? Tātad 21. Un Dievs radīja lielus jūras zvērus un visus dzīvus radījumus, kas rāpo un pulkiem muģ ūdeņos pēc to kārtas, un ik viens spārnēnu putnu pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labesam. Tātad putni un zivis un tie, kas tur muģ tajos ūdeņos, viņi satur sevi to, kas ir ūdeni un to, kas ir zemē. Ja visus tos elementus, no kā sastāv ūdens un zeme, un pēc šī organisma nāves šie ķermeņi sadalās atkal un atgriežas tādā vidē, kurā viņi atkal tā kā izšķīst. Ūdenī izšķīst droši vien, un zemē arī var teikt, ka viņi izšķīst un kļūst atpakaļ par zemi. Tātad, kas mums ir uz šo brīdi? Tātad tas radība, kad var teikt, ka radību raksturo raksturo vai nosaka tas, no kādas vidas viņa ir radīta, no kā viņa ir ņemta un taisīta. Un tā nes tos elementus un īpašības sevī, kas ir tai videi. Un tāpatās šai katrai radībai ir šī dabīgā vide, kurā uzturēties. Ja zivīm tas ir ūdens, tad putniem tas ir gaiss. Un palasīsim tālāk vēl 24. pāntu. Ar pārējiem, kas mums notiek. Tātad, 24. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus, rāpuļus un zemes zvērus pēc viņu kārtas. Un tā tapa. Tad mēs redzam, ka atkal Dievs runā uz zemi, kas zemē ir jāizdod. 25. pants. Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labēsam. Tātad dzīvnieki arī sevī satur tos pašus elementus, ko satur zeme. Un tāds viens no secinājumiem, ko mēs varam te tagad veikt, ir, ka radības būtība nosaka tas, no kāda materiāla tā ir radīta. Tas tāds fundamentāla atklāsme, ja, kad radības materiāla, radības būtība nosaka tas, no kāda materiāla tā ir radīta. Viss radītais sevī satur to, no kā tas ir radīts. Ja. Kas no zemes tas satur zemes elementus, kas no ūdens, tas satur ūdens elementus. Un katrai radībai ir kaut kāda dabīgā
vide, kurā tā atrodas. Zivīm tas ir ūdens, un ūdens dzīvniekiem, gan ar ūdens dzīvniekiem, tur ir tāds moments, interesants, līdzīgs. Bet zemes dzīvniekiem ir zemes virsma un putni. Un, ja viņi samaina vietām, ja, piemēram, zivi izvelk ārā, un tagad, lai viņi dzīvo uz zemes, diezko ilgi viņi tur nedzīvos. Tāpat tās ir dzīvniekus iemet ūdenī, tad, kamēr viņi tur pa virsmu vēl kaut kā spēj noturēties, viss ir vēl daudz maz līdzeni, ja? Bet tas līdz brīdim, kamēr viņi tur jādzīvo ir ūdenī pavisam. Tātad ir kaut kāda dabīgā vide, no kuras izņemot radību, ja viņa, principā, viņa nedzīvo vairāk. Viņa kaut kā varbūt var eksistēt kādu brīdi, bet to nevar nosaukt par dzīvību, par dzīvošanu, tādu dzīvu, ja? Tātad, un vēl interesants jautājums tagad, uz kuras gribu arī, lai jūs padalāties. Interesanti, kāpēc Dievs uzskatīja par svarīgu pierakstīt to, no kā lietas ir radītas? Kā jums liekas? Kāpēc Dievam likās svarīgi uzrakstīt to veselu nodaļu veltīt tam, kā ir radītas lietas? Kas no kā? Tā tad čatriņu atveram uz šo jautājumu. Kāpēc Dievam likās svarīgi pierakstīt to, kā viss ir radīts? Kā jums liekas? Nevajag neko sarežģītu. Pašu vienkāršāko pirmo domu, kas nāk. Jo, teikšu tā, nav jau tādas pareizas atbildes, nu tādas pilnīgi precīzas pareizas atbildes nav. To mēs tikai redzēsim, sapratīsim tad, kad mēs visu patiesību varēsim ieraudzīt mūžībā, saprast. Amen, lai būtu zinām lietu kārtība, lai cilvēki neaizmirst. Viņš mums sastāja instrukcijas, amen, viņš mums sastāja instrukcijas. Lai patiesībai būtu pamats, amen. Nu, dažas atbildes man ir. Vēl 5 sekundes pagaidīšu. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Jā, lai varētu uzzināt viņa gribu. Amen. Iespējams, es savu variantu tad arī iedošu. Iespējams, lai mēs ieraudzītu un saprastu, ar ko cilvēks atšķirās no vispārējās radības. Un nekad nejauktu kotletes ar mušām. Lai mēs zinātu un nekad nesaistītu sevi ar to, no kā mēs neesam radīti. Ja? Tad mēs ejam tālāk skatīties, kā notiek cilvēka radīšana. Pirmā mūzes, 1. nodaļa, 26. pāns. Tad Dievs sacīja: darīsim cilvēku. Šeit es apstāšos šī brīdī. Vēl citās tūkomās tā frāze tiek teikta tāda: cilvēki esi, jeb cilvēki topi. Līdzīgi tā kā Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa, ja, kad Dievs saka šo, darīsim, kur mums teiks, darīsim cilvēku pēc savu tēlu līdzīgs. Viņš saka, Dievs sacīja, cilvēki topi. Nu, tad pēc iepriekšējās līdzības svarīgi ieraudzīt, ko Dievs neuzrunā šī momentā. Mēs redzam, ka neuzrunā nec zemi, nec ūdeni. Ja iepriekš tika uzrunāta zeme vai tika uzrunāts ūdens, tad šī pantā mēs neredzam to, ka tiktu uzrunāta zeme vai ūdens. Tātad to mēs izslēdzam. Un nekādu citu radītu lietu arī viņš neuzrunā. Šī brīdī, kad viņš saka cilvēkam, kad viņš iesēj šo sēkliņu, cilvēku topi.
Savukārt cilvēki ir radījuši visādas teorijas par to, no kā tad cilvēks ir radies. Ja, tur ir visādi varianti, bet mēs skatīsimies uzmanīgi tagad, pastīsimies, ko Dievs saka par to. Un, lai mums ir svarīgi ieraudzīt, pie kāda materiāla Dievs vēršas, kad viņš saka šos vārdus, kad viņš sēž šo sēklu cilvēku topi. Tas nozīmē, ka cilvēks sastāvēs no tiem elementiem, no tā materiāla elementiem, no kā viņš tiek radīts. Un viņa būtība būs saskaņā ar šo elementu. Un tas nozīmē, ka ko? Un kā būtību cilvēks tā tad Dievs radot cilvēku, kā būtība tiek tanī ielikta. Un kādi ir varianti, uz ko Dievs runā? Āmen. Dievs runā pats uz sevi. Tad viņš nerunā nec uz zemi, nec uz ūdeni, nec uz kādu citu radītu lietu. Dievs, kad viņš saka, ka viņš sēž šo sēklu un cilvēku esi, vēršas pie sava gara. Ja mēs zinām, ka Dievs ir gars, Jāņa 4:24, Dievs ir gars. Tad sanāk, Dievs šos vārdus sēj savā garā. Un, ja? Līdz ar to mums uz jautājumu, no kā ir radies cilvēks, atbilde pareizā ir kāda? Āmen, no Dieva gara. Tad cilvēks top radīts Dieva garā. Viņš ir, tā ir cilvēka sākotnējā dabīgā vide. Tas ir Dieva gars. Pilnīga saskaņa, pilnīga tāda harmonija ar Dieva garu. Un no tā mēs redzam, ko? Kas atbild uz jautājumu, kas ir cilvēks? Pareizi, cilvēks ir gars. Ja, jo visa pirmā nodaļa tiek aprakstīts, kā tiek radītas visas lietas. Un te mēs arī varam ieraudzīt šo atšķirību, kad cilvēks tiek radīts pilnīgi atšķirīgi no vispārējā. Un te ir arī rodās varbūt daudz atbilžu var atrast. Kāpēc eņģeļi brīnās par cilvēku? 8. vai 2. psalms man tagad bija sajūtas, kurš tur bija. Ja, kas gan ir cilvēks? Ja, kā vispār, un daudziem cilvēkiem arī tas īsti nav skaidrs. Bet mums šodien vismaz tas ir jābūt skaidram, ka cilvēks ir gars. Un tieši gars tikai ieņems Dieva garā. Kaut kādā veidā, tā kā, jo garīgā pasaulē, ne, ir otrādi jāsaka, dabīgajā pasaulē viss notiek līdzīgi kā garīgajā pasaulē. Ja tāpatās kā šobrīd mācas miesās cilvēks tiek ieņemts miesa, ja, tāpatās garā tika ieņemts gars cilvēka. Dievs paņēma savā garā un uztaisīja mazu daļiņu. Paņēma sevi, ielika tādā mazā, mazā. Tā ir mana interpretācija. Lūdzu, to nepierakstīt. Lai Dieva gars atklāja, kā tas notika. Bet šis princips un būtība līdzībā ar to, kā tiek radīts iepriekšējās lietas, paliek tās pašas. Ja, tātad, kā ir no kādas vides tiek ņemtas radības, uz to viņas atgriežas, un tas viņas arī ir. Un šeit mēs redzam, ka Dievs cilvēku rada savādāku, un ka gars ir tas, gars
ir šī īstā būtība cilvēka. Cilvēka būtība ir garā un sadraudzībā ar šī te, sadraudzībā ar Svēto garu. Un tas mums šobrīd, un es pasteidzos te uz priekšu, protams, tas ir tas, kas tiek salauzts trešajā nodaļā, un ko Jēzus atjauno. Jā, vat tieši šo momentu, šos garu sadraudzību, kas mums ir pieejama, pateicoties Jēzus upurim. Bet atgriežoties pie sākuma, tātad kā viss tiek radīts, cilvēks tiek radīts kā gars no Dieva gara. Un, un tieši gars tika ieņemts Dieva garā, pasakot šos vārdus: cilvēki esi. Un 1. Pētera vēstulē mēs arī varam lasīt tādu interesantu momentu, kas saka tā: bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Šis apslēptais sirds cilvēks, ja, kas ir Dievam ļoti dārgs. Un kas vēl mums vēl ir jābūt kaut kādām norādēm jaunajā derībā uh, uz šo momentu, kad cilvēks ir gars, kas ir piedzimis Dieva garā. Ja? Un ebrejiem 12. nodaļā, 9. pantā, ir arī tāds viens neliela norādīt, ka Dievs tiek nosaukts par garu tēvu, nevis par ķermeņa vai miesu tēvu. Ja, ka Dievs ir garu tēvs. Tāpatās Jēzus Jāņa evanģēlī 3. nodaļā sarunā ar Nikodēmu 6. pantā saka, ja, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Ja, tādi ļoti skaidri, it kā loģiski saprotami apgalvojumi, bet tagad varbūt ir nedaudz skaidrāk tas viss savijās kopā, kad kas tad, kas tad mēs esam patiesībā? Ja? Tāpat tās šis moments, ko es pamanīju, 3. nodaļa un Jēzus upuris, kas tiek atdarīts. 1. Pētera, 1. nodaļa, 23. pāns. 1. Pētera 1,23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Ja tad mēs atzimstam. Tagad mums ir šī iespēja atzimt. Mēs vairāk netopam radīt, bet mēs atzimstam. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu gars nomira. Grēkā krišanas rezultātā nomira. Un tagad, pateicoties Dieva vārdam, pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis, mūsu gars atzimst. No šī dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Ja viņš atgriežas atkal tādā stāvoklī, kādā tas bija radīts pašā sākumā, Dievs pateica vārdu un tapa. Jā, viss tapa no Dieva pateiktā vārda. Un Dievs tapa. Un Dievs teica, cilvēki esi, ja cilvēki topi, un cilvēks tapa pēc Dieva tēla un pēc Dieva līdzības. Un Dievs ir gars. Dievs nav miesa un ķermenis. Bet tālāk, ja mēs runājam par miesu vai ķermeni, tad tā parādās 2. nodaļā, 7. pantā. Ja, tad tur tiek savienots gars ar šo ķermeni. Bet cilvēks tas, ko Dievs sauc par cilvēku, tika radīts 1. nodaļā, 26. pantā. Un tas tiek radīts garā. Līdz ar to mums vairs nevajadzētu būt nekad šaubām par to, kas ir cilvēks. Kas ir īstais cilvēks? Jā, ir gars, dvēsele un miesa, ko Tesaloniķiešiem teikts, ka tas viss jāsaglabā nevainojami līdz viņa atnākšanai. Cilvēks ir gars, kuram ir dvēsele un kas dzīvo miesā. Āmen. Tā. Tagad man interesē dzirdēt, un visiem pārējiem interesē dzirdēt, ko gars jums ir atklājis šajā visā sakarā. Tā tad, kurš ir pirmrindniece, teicamniece,
sportiste, komjauniete. Linda saka, ka viņa nav komjauniete. Vispārējais vēl varētu. Vienīgā, kas mums varētu būt komjauniete šeit, šī ir Marika un Oļegs komjaunietis varētu būt varbūt kaut kādā. Nav Oļegs krata galva, ne. Saka, nedod Dievs šito. Jā, es arī neesmu bijis komjaunietis. Man liekas, ka Marika arī nebija komjauniete. Nu ko, komjaunieši mums nav trieciennieku. Labi, pārējos netirdīsim, kur ir komjaunieši bijuši. Jo varbūt tas var likties kaut kas nelabs šī brīdī, bet, ja arī tā ir bijis, Bībelē Dieva vārds saka, kas bijis, ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns. Jēzu Kristu. Tas, tas, kas bijis, tas ir pagājis, un tā Dievs neatcerās, teiksim tā. Ja mēs vēl ienaidnieks mums atgādina kaut ko bijušo, tad Dievs to nedara. Labi, nu tad es lūkšu padalīties māsai Marikai. Mm. Jā, interesanti tēma. Yes. Um, Tāda neparasta, bet, nu jā, tas tāds ir pamats iedziļināties. Un, jā, man liekas, ieraudzīt, ā, kas mēs esam. Ja tā ņemt, kā tu minēji, ja, kad Dievs radīja katru tajā vidē, kur viņam vislabāk atrasties, kur viņš jūtās drošs un komfortabls, ā, jā, tas kaut kādā veidā parāda, ka mums būtu garā jābūt tā kā zivij ūdenī, vai ne? Jājūtās garā tā kā zivs ūdenī. Kad mēs neesam garā, principā tā jau laikam arī, te mēs jūtamies kā zivs, kas krastā, vai ne, kas mēģina elpot un jā, ka mēs tiektos uz to savu vidi, kurā mēs esam radīti. Un, jā, un esot, ja tā ņem arī to sēšanas pļaušanas likumu, tad iespējams arī, kad atrodoties tajā vidē, tad to arī nes augļus, jo, nu, zivs viņi arī vairojās tajā vidē, vai putni, nu, tā ka viņi ir brīvībā tajā vidē, kur viņi ir, un zivis arī, ja mēs staigāsim garā, noteikti mēs varēsim arī nes kaut kādus gara augļus. Un tā, kad tu runāji, tad vēl par to, ka Dievs runāja uz zemi, un uz ko Dievs runāja. Man liekas, mūsu gadījumā, man liekas arī, ka arī tas sēšanas, pļaušanas un par to augsni, par mūsu sirdi, kaut kā man uzreiz nāca prātā, jā, kad Dievs runā arī tagad viņš runā uz mūsu sirdi, uz mūsu augsni, lai kaut kādas lietas top, tad ir tas, kā mēs sargājam to Dievu vārdu, ko viņš runā, vai mēs ļaujam viņiem izaugt. Nu, tā kā, vai mēs esam tā zeme, kas ļauj izaugt tam, ko Dievs jau ir paredzējis, nu, tā kā, ko viņš tā kā atbrīvo mūsu dzīvēs. Jā, tas man kaut kā, kaut kā tā kā salikās. Jā, patiesības periods, jā. Jā, un noteikti ir svarīgi, gars mūs vada patiesībā, ka viņš mums atgādina tās lietas, varbūt, kuras mēs pat neesam. Ja mēs tikām radīti jau tā kā viņš jau mūs izdzēra pirms pasaules radīšanas, tad visticamāk, ka mums ir tā piekļuva pie tā visas patiesības, kas būs sākumā Dievā.
kad svētais gars viņš mūs var vadīt tajā brīvībā, tajā garā, tajā, nu jā, tajā Dieva valstībā, kas principā, kurai nav laika, nav robežas, un kas mums ir tā kā pieejams. Es neparakstīju. Mēs esam iedzimuši Dieva garā. Jā. Ja es arī teicu, ka es un tās mēs esam viens, un es, ka viņš runā par mums, par vārdu arī, ka es jūsos, jūs manī, es tēvā, ka mēs varam tā kā visi, kā būt viens ar Dievu. Ja mēs esam līdz ar Jēzu sēdināti debesīs, tas jau arī ir garā, nu, tā pozīcija, kur mums ir jāierauga. Jā, tā vide, kurā Dievs mūs radīja, tā augsne vai tas, nu, viņš pats, jā. Tas šodien pirmā Pētera lasīja. Interesanti. Jā, mēs esam atzinuši no vārda. Nē, paldies. Amen. Jā, runājot par šo laika periodu, ka tas ir tas, kur Dievam neviens neko netraucēja, kur viņš varēja mierīgi izpausties, kā viņš gribēja, un kur viss tika pilnīgi perfekti sagatavots. Jā, un arī pat šis pārsteidzoši, tas ir pilnīgi tā liekas prātam kaut kā, nu, pat arī Jēzus upuris tika sagatavots tur. Jā, un tas ir tas, un tagad, un viss, kas ir sācies pēc tam, tā ir šī melu un nepatiesā dzīvība, nepatiesā dzīve, kurā ko mēs esam iemācījušies. Un tāpēc arī viens no svētā gara uzdevumiem ir atgriezt mūs tādā patiesībā. Tas, kas bija pirms viss tika radīts, pirms viss tika sabojāts. Tādā patiesībā mēs arī atgriežamies. Jā, un tas moments, ko tu pieminēji par šo sirds augsni, ja, šo sirds zemi, kurā tā kā mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības, tad mēs arī esam tie, kas savā dzīvē varam sēt šīs sēklas. Un ne tikai varam, mēs arī sējam, mēs arī to darām. Un labi, ka mēs apzināmies to, ko mēs darām. Ja, jo Bībele arī atklāja to, ka dzīvība un nāve ir mēlis varā, ja, un ka tās lietas, ko mēs iesējam, tās mēs arī nopļausim. Arī to mēs tagad zinām. Bet šis būtiskais moments jāpaliek par to, ka mēs esam īpaši radīti. Mēs esam īpaši radīti. Paldies Dievam. Brāl, Oļik, lūdzu, padalies tu. Nu, jā, tāda interesanta tēma, un es tā iedomājos, nezinu, vai es pareizā virzienā aizdomājos, jo tagad ir populāri daudz dažādu psihologu pakalpojumu. Bet es domāju, ja cilvēki lasītu pirmās mūzes grāmatas, tad tie cilvēki atņem psihologiem darbu, jo te, manuprāt, ir viss te teikts, uz ko Dievs ir aicinājis un kā mūs ir radījis, ar kādu nodomu un ar kādu varbūt skatījumu, un ka nekas nav nejaušs, teiksim, un ka mēs lasām, ka Dievs ir radījis visu debesu un zemi un visu esošo, un gan to makrokosmos, ja tā drīkst teikt, un mikrokosmos, pat sīkāko daļu, ko mēs nevaram saskatīt, un radībai nav nekāds tāds gadījuma raksturs vai kaut kāds dabiskie cēloņi, kā mēs tur skolā mācījies, bet kā Dievs to viss ir radījis, un kā mēs arī skatāmies, kā Dievs ļoti radoši to darīja, gudri to darīja, un sākumā viņš radīja, teiksim, to vidu, kur jāatrodās radībai, vai teiksim, sākumā ūdeņs, zemi un debesis pašā sākumā, gaismu no tumsas šķīra, lai tur būtu zvaigznes, un arī sākumā, teiksim, radīja ūdeni, un pēc tam tikai zīvus, nevis otrādi, nevis sākumā zīvus, lai zīvus neizdzīvo, bet arī sākumā ūdeni, kad Dievs tā
viss tā radoši ir darījis, un pie tam viņš to ir veidojis ar vārdu. Un arī tas tā ļoti zīmīgi, ja mēs skatāmies, kā arī šodien Dievs savu darbu veids ar vārdu, ka iesākumā bija vārds, un vārds top miesa un māja mūsu vidū. Un Dievs sacīja visā katras dienas, katras radības sākumā. Un Dievs radīja, nu, visu caur vārdu. Ja mēs tā varam teikt, no nekā, nevis no kāda izējuma materiāla viņš tur, teiksim, augsts radīja, bet viņš radīja caur vārdu. Bet cilvēks, kā mēs skatāmies, ir radības kronis, un ka viņš ņēma zemes pīšas un nāsīs iepūt savu dvašu, ka tur mēs redzam, ka cilvēks ir kaut kā īpašāks no visas radības, un tieši gars, kas cilvēku atšķir, teiksim, no dzīvnieku pasaules, un ka bieži arī mēs cilvēki tā domā, vai teiksim, radība saprot kaut ko, cik daudz viņi var izprast, viņi varbūt ļoti daudz var izprast, bet tieši dzīvās attiecības ar Dievu tas ir dots tikai cilvēkam, jo mums ir gars, un mēs esam radīti kā garīgi būtnes, un, protams, gars jau dzīvo miesā, viņš jau nevar tā funkcionēt ārpus, tad jau būs tas vēls tā te fantastika, ja mēs neredzamais cilvēks, un, protams, miesa arī katram mums ir svarīga, un kā mēs lasām, ka mēs esam kristieši atzimuši no gara, un ka mēs esam īsti dievlūdzēji garā un patiesībā Dievu pielūdz, un ka tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir tā attiecības ar dzīvo Dievu, un tas ir iespējams tikai garā, un tas ļoti labi parādās tieši šajās pirmās trīs nodaļās, teiksim, kur, manuprāt, mēs tā, kā pieaugušie cilvēki kaut kā ātri pārējām tam pāri, bet ja tā iedomājamies, tad tur ļoti tā dziļa gudrība, uz ko Dievs mani ir aicinājis, teiksim, ka viņš ir radījis pēc Dieva tēla un līdzības, un es esmu pārliecināts, ka nekāda psiholoģija te pasaulī nestāv, teiksim, šai Dieva gudrībai ne tūmā. Un ja mēs to apzināmies, ka mēs tādi esam radīti, nu tad noteikti iesim pie dzīvā Dieva un pielūgsim viņu garā un patiesībā. Nu, tas tā varbūt īsumā. Nu, paldies, esiet svētīgi. Amen. Jā, ienaidnieks ir pielicis daudz pūles, lai iestāstītu mums visādus variantus, ja, no kas mēs esam, kas ir cilvēks, un kad ar ko cilvēks neatšķirās no visas citas radības, un tas ir ar noteiktu, jā, šo mērķi, lai iznīcinātu, jo mēs zinām, ka viņš nāk vienīgi, lai zaktu, lai ārdītu un nokautu. Un tas ir tas, jebkas, kas ir novērš mūs no patiesības, tas mūs nogalina. Līdzīgi kā Līdzīgi kā bija jau šis notikums 3. nodaļā, ja, kas bija ar Ādamu un Ievu. Amen, amen, un daudz melu ir daudz, un melu tēvs to visu noteiktu mērķi dara, lai noslēptu patiesību, lai cilvēki būtu iebiedējami pēc būtības, lai viņš ar šīm bailēm varētu turēt, manipulēt, pakļaut, turēt verdzībā. Un tas ir tas, par ko Jēzus ir teicis, ja, kad jūs nāksiet pie patiesības, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un brīvus mums darīs kā reiz no šiem meliem, no visām šīm lamatām un slazdiem, kuros mēs esam sapinušies, kuros mēs dabīgi esam sapinušies. Amen. Tā, māsīvieti, padalies tu lūdzu. Jā, ļoti skaisti. Man patīk. Nu, kaut kā atcerējos, jā, ka man ļoti patika bioloģija, kaut kas arī no anatomijas. Jā, un viss tas radīšanas notikums pilnīgi uzreiz tāda iztēle nāk, un jā, vienmēr paticis ir šis stāsts arī, kad bērnībā, jaunībā ir lasīts un tā iztēlojies. Jā, slavu Dievam par viņa radošumu. Un kas man tieši nāca, kad tu dalījies arī par to,
ka viņš runāja uz zemes, un, 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 un tad, kad tika pateikts, tad arī viss sāk radīties, veidoties, un tur man atnāca tāda, mm, jā, te ir atslēga, kāda mums arī dot savā ziņā autoritāte, un tur man nāca atmiņā arī viena liecība par kā viena māsa Kristu, kas arī ir ārste, nu, ģimenes ārste, un viņa pat arī eksperimentēja. Viņa bija iestādījusi divus augus podiņā, katru atsevišķu, un vienu viņa nolika tā kā vienā telpā, un otru viņa otrā telpā. Un viņi eksperimentēja. Vienam augam viņa svētīja ar vislabākiem vārdiem, un otram augam viņa tā kā, nu, negatīvi visu runāja. Un es nezinu, pēc cik ilga laika viņi novēro, ka jā, ka tas augs, kuru svētīja, viņš tiešām skaisti aug un viss notiek. Bet tas, kuru nolādēja, tas nīkuļoja. Jā, tas tā neaug. Tā kā vārdam ir milzīgs spēks arī mums dots. Kā nekā esam no Dieva gara radīti. Un, jā, un tad par cilvēku. Mm, Kad man bija uzdots šis jautājums, no kā tad mēs esam radījušies, tad mēs esam no Dieva gara, un, un tam garam vajadzēja vietu, kā teikt, nu, templi, miesu, ķermeni, kurā iemājot. Un, jā, un tur viņš izmantoja resursus, kas jau bija, vai ne tā. Tur ir no, mēs būtībā sastāvam gan no tātad zemišķies, miesa, nu, pīšļi, ir ūdens, jo mēs sastāvam ļoti daudz no ūdens. Es neatceros, tik smalki, cik bija tie procenti, 80 vai cik. Un gaiss. Mēs elpojam, plaušas, vai ne? Plaušās ir gaiss, viss šūnās ar kaut ko. Tā kā, jā, tas arī tā vēl detalizētāk var iedziļināties. Un, protams, arī, jā, nu, kad ir šī dvēsela, miesa, gars. Jā. Un tad vēl kas man aizķēra, es biju dzirdējis arī to, kā atšķirās tā kā vecā derībā un kā atšķirās jaunā derībā, kā mīlēt, kā cilvēkam būs mīlēt Dievu. Es nezinu, man vienkārši tas aizķēra. Tas varbūt kaut kā aiziet citā līnijā, bet varbūt tas atver kādas lietas. Tātad vecajā derībā ir 5. mūzes 6, 6. nodaļa, 5. pants. Un tev būs to kungu, savu dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Tā kā 3 lietas. Mm. Bet jaunā derībā Marka evaņģēlijā parādās jau 4 lietas. Tas ir ļoti interesanti arī tādā ziņā. Tā Marka, tūlīt atvērsim Marka 12. nodaļa, 33. pāns. Tātad, nu labi, izlasīšu no 3.2. Un rakstu mācītājs viņam sacīja, gan labi mācītāji, tas ir tiesa, ko tu sacīs, viens vienīgs Dievs ir un cita nav kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds un no visa prāta un no visas savas dvēseles un no visas savas spēka. Un tātad šeit parādās vārds. Prāt. Jā, bet tas ir ļoti interesanti. Tāda nianse. Es nezinu, man nenāca beigā atklāsme, kāpēc tieši prāts ir tieši jaunā darījumā. Bet, jā, tas man kaut kā aizķēra. Bet, jā, šī tēma ļoti brīnišķīga ar to, kad būs tāds labs atgādinājums arī citiem, kas klausīsies, kā tad ir radies cilvēks, un viņš ir brīnišķīgi radīts pēc Dieva tēla un viņa līdzības. Un es atceros arī, kad
kad tikā arī brālis Arturs dalījās par to, ka tas Dieva tēls un līdzība ir tad, kad mēs tā kā jā, arī līdzinamies, spoguļojamies būtībā tajā Jēzus līdzībā. Jo tad, kad mēs esam bijuši tajā grēkā aizgājuši, kur tad līdzība mēs tur grēkojam, kā saka, miesā dzīvojam, tādā ziņā, ka tā līdzība kaut kā tā interesanti atmiņā ir palicies. Jā, 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 tas būs viss. Paldies. Amen. 1. Tesaloniķiešiem 5:23. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī cauri, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tātad gars ir pirmais. Bībelē gars ir pirmais, un tad nāk dvēsele, un tad ir, un tālāk jau arī seko miesa. Un tas, jā, dvēsele un miesa mums parādās 2. nodaļā. Bet cilvēks tiek radīts 1. nodaļā. Vēlreiz tā kā apstiprinot šo secību, kāda viņa ir. Un, jā, par vārdiem, tā ir. Vārdiem ir spēks, un tas pats, ko, jā, dzīvība un nāve ir mūsu mēls varā. Amen. Tad dosim vārdu pravietei Kristīnai. Halleluja! Es pat nezinu, ko lai te runā. Bet paldies par vārdu. Kādam tas bija jāizskaidro. Labi, ka tu to izskaidro. Ļoti saprotoši, es varu teikt. Un jā. Es kaut kādas schēmas man te visies, bet nezinu tiešām, ko lai te runā. Atbild uz jautājumu, jā. Kas bija pirms tam? Es te sāku drukāt, bija Dievs un viss, kas ir Dievs. Mīlestība, patiesība, dzīvība. Tā es sāku drukāt. Un īstenībā Dievs ir viss. Un, kad Iveta tikko dalījās, ka viņa teica, kad mēs tā kā esam tā kā no daļiņas pa visam, no daļiņas, no katra daļiņas. Es paturpināšu, ja jūs sapratīsiet, ko es gribu teikt. Kad mēs esam miesa, kad mums ir vajadzīgs gaiss, kad mēs esam tie pīšļi arī, un kad mums ir gars. Un tad man tā doma ienāca, ka Dievs ir viss, un tāpēc tā kā mēs, mūsos arī ir tas daļiņa no visa, tā kā tādā veidā. Es iedomājos, jā, bet gars ir pirmais, jā. Un ļoti forši vizualizāciju tu iedevi. Viņš maziņo bēbīti Dieva garā. Ļoti, ļoti labi izskatījās, man prātā. Kaut žēl, ka nevar parādīt visiem. Jā, bet labi. Iekšienē ir daļa no radītāja. Jā, tas man arī ļoti uzrunāja, kad kokā ir daļa no zemes, jā, kad cilvēkā daļa no Dieva, tas ir vispār wow, īstenībā, ka tādos tā kā rakursos domā, tad vienkārši liekas, visums tā kā ir mūsos iekšā, kad gars Dievs ir mūsos, jā, tas ir ļoti skaisti. Bet jā, miesa ir pīšļi. Man atkal ļoti uzreiz interesē, kā miesa radās, kā dvēsele radās tālāk. Man uzreiz gribas tagad visu zināt. kā vispārējais vēl radās. Tad vēl ļoti patika, jā, ka Dievs runā konkrēti tā kā uz kaut ko, vai kā tu minēji, ka zemē viņš konkrēti saka, tad ar kokam konkrēti saka, un es uzreiz atminos no vārda, kad arī dziedināšanā Jēzus arī runā konkrēti ar kādu slimību vai konkrēti ar garu, un arī tā kā tieši konkrēti, tā kā konkrētām lietām runā virsū. Jā. Jā, un tad tālāk, kāds bija jautājums, kāpēc viņš rakstīja, kāpēc viņš atstāja mūsu vārdu. Un tad es uzreiz tāpēc, lai mums būtu visas instrukcijas, lai viņš mums rādītu ceļu vienkārši. Bet jā, tā kā tu teici, jā, lai mēs īstenībā varētu atšķirt, kas mēs esam, tā kā, lai mēs varētu
tā kā vadīties pēc tā, lai mēs tā kā zinātu arī miesā, kas mēs esam. Nevis tikai tā kā savienojoties ar garu, mēs zinām, ka mēs esam gars un tā kā dzīvojam no gara, bet arī, lai mēs tā kā cilvēki ar to prātu, lai mēs tā kā saprastu, ka mēs esam gars, ka mēs esam Dieva gars. Jā, Dievs runā uz garu, lai radītu cilvēku. Tas ir uz savu garu vēl pie. Tik forši. Kādu mēs izskatījāmies? Tas arī ļoti interesanti. Kādu mēs tādu maziņu gariņu? Nu jā. Man patīk šie vārdi, kad apslēptais sirds cilvēks Dievam ļoti dārgs. Tas ir tas gars, ko viņš radīja. Tas esam mēs pašā pirmsākumā. Un tad man vēl nāca tāds, ka ar Ādamu mēs atvienojāmies, tā kā nomirām garā, bet ar Jēzu tad mēs atkal savienojāmies, tā kā augšām cēlāmies garā. Un tad tagad mūsu uzdevums ir tikai tā kā, atļaut piekļuvi, lai notiek šī savienošanās, šī tā kā augšām celšanās mūsu gars, lai atdzīvojās, tā kā, lai savienojās ar Dievu garu, jā. Un tā mēs arī viņa valstību nonesam šeit un dzīvojam. Vispār slavu Dievam par šo vārdu. Paldies! Aleluja! Viss man... Amen. Tu arī tādu vienu interesantu momentu aizskāri par šo atzimšanu un par Dieva vārdu. Kāpēc mums ir Dieva vārds svarīgs? Jo Dieva vārdā mēs redzam, tas ir viss, kas mums ir nepieciešams, lai mēs zinātu, ko Dievs mums ir devis, ko Viņš mums nodrošināja, ko mēs varam darīt, kā mēs varam darīt, un kas mēs esam pirmām kārtām, un kas mums ir jāiemanto. Jo tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, atzimstam no šīs neznīcīgā dzīvā paliekamā Dieva vārda, atzimst mūsu gars. Atzimst mūsu gars, šis, kas tika radīts pašā sākumā. Bet dvēsele, tā jau bija cita nākamā tēma, dvēsele, kas ir prāts, paliek tas pats vecais. Un tāpēc mums ir dots Dieva vārds un Dieva gars, lai mēs šo prātu. Un te arī tas jautājums, kas bija Ivitē atskanēja, kāpēc prāts parādās jaunajā derībā. Tāpēc, ka tā daļa, un parādās vēl tāds izteiciens, ka mēs par dvēseles glābšanu, kad tas ir tas, ko mēs tagad darām savā dzīvē, mēs glābjam savu dvēseli. Mūsu gars jau ir pilnīgi atjaunots, svēts, nevainojas viņu priekšā mīlestībā. Ja es visu izdarīšu, viņš paņēmis šo grēka verdzību nost, viņš kļuva par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Ja? Tad mūsu gars ir tāds, ir šis, kāds viņš sākotnēji tika radīts. Viņš atzimst un Dieva vārds mums vajadzīgs un Dieva gars, lai mēs šo prātu pārmainītu, lai atjaunotu. Jo līdzīgi kā var cilvēkiem bieži vien, mūsu tehnoloģijas gan attīstās arī tik strauji, ka tām jau ir grūti izsekot līdzi, teiksim. Mums visiem ir pārsvarā šie mobilie tālruņi, kas jau ir savas jaudas ziņā un datu apstrādes ziņā daudz pārāki par pirmiem datoriem, ar kuriem šāva gaisā Apollo, ko vadīja uz Mēnesi lidojumu. Ja? Telefonā ir daudz jaudīgāks dators. Bet cik mēs no viņa mākam izmantot tās visas iespējas un tās funkcijas. Tāpat tās ar datorprogrammām. Man nedaudz ir sakars ar tām. Man apmēram ir tāds priekšstats, cik daudz cilvēki procentus izmanto no Excel, teiksim, iespējām. Word iespējām, kādas tur ir. Un pašteidzošākais, ka viņi nāk klajā katru gadu ar jaunām kaut kādām iespējām. Mēs jau tā 5% labi izmantojam, bet viņi vēl tur liek tās iespējas klāt. Un līdzīgi ir ar šo, kas ir mūsu garā, ar to visu potenciālu, kas ir šī
atzimušajā garā, kas ir pilnīgi pēc Dieva tēla un līdzības, mēs nevaram to ieraudzīt nekā savādāk, kā tikai skatoties mūsu instrukcijā par to, kāds tas tika radīts, kāds ir Dievs, tādi esam arī mēs. 1. Jāņa, man liekas, 4:17. Kāds ir viņš, tādi esam arī mēs tagad, šī dzīvē. Tāds, kāds ir Jēzus. Mēs esam tieši tādi paši, bet mēs esam garā tādi. Mēs esam tādi, kādi ir rakstīts šī vārdā, kāds ir Dievs, kāds ir Dieva gars un kādi esam mēs. Jo mēs esam viens ar viņu. Tāds, kāds ir viņš, tādi esam arī mēs. Bet mēs to nevaram savā prātā ieraudzīt. Mūsu prātā tā nav. Mūsu prātā ir tas pārsvarā meli un cietokšņi, ko ienaidnieks paspējis sabūvēt tādā periodā, kurā mēs bijām tumsā, kurā mēs piedzimām dabīgi. Un tāpēc, saprotot to, kas mēs esam, kas ir Dievs, pateicoties vārdam, pateicoties svētajam garam, kas šo vārdu ir sarakstījis, un kurš var arī izskaidrot vislabāk šo vārdu. Ja? Mēs varam ieiet un iemantot šo visu to pilnību, kas ir mums iespējama, kas ir pie mūsu, kas saka, pirkstu galos, ne, bet mūsu atklāsmes galā, mūsu atklāsmes attālumā no mums, bet kas jau mums ir pieejams jau jebkurā brīdī, ja, kur teikts, ka tā pati spēka varenība, kur Pēters, bet Pāvils lūdz efesiešiem šo lūgšanu, ja, kad Dievs mums dotu gudrības un atklāsmes garu. Tātad mums vajag divus garus, lai mēs ieraudzītu kaut kādas lietas. Un tur tiek uzskaitīts vairāks. Pirmkārt, kāda ir cerība? Mūsu aicinājumā ir cerība. Mēs esam ar svētu aicinājumu aicināti. Ja? Kāda ir godības bagātība? Otrs, kas darbojas mūsos ticīgajos? Godības bagātība. Nevis nabadzība, bet godības bagātība. Un cik neizmērojams ir šis Dieva spēka mērs, neizmērojams. Kādu viņš parādīja Jēzu Kristu, uzmodinot viņu no mirušiem. Mums vajag atklāsmi un gudrību, lai mēs to ieraudzītu. Un tas viss ir šeit, svētajā garā, Bībelē. Dieva vārdā un Dieva garā. Jā. Bet pirmais solis tāpatās ir šī atgriešanās Edenē, šī kopībā ar Dievu. Tad, lai mēs varam arī solīti pa solītim, pamazam sējot sēkliņu, Dieva vārda sēkliņu sējot savā sirdī, sargājot to, lai nekas to nenomāca, mēs to iemantojam. Amen. Mīļā pravieta Linda, lūdzu, padalies to. Laba Dievam! Paldies, ka tu atgādināji, ka es esmu gars. Tas ir tik brīnišķīgi, ka kāds tev saka atgādināt, tu esi mīlēta, tu neesi viena, tu esi stipra, tu esi spēcīga, un tas ir tikpat liels atgādījums. Atgādina, ka tu esi gars. Neesi miesa, tu neesi garstāvoklis, tu neesi sajūta, bet tu esi gars. Un gars ir patstāvīgs. Nē, pastāvīgs. Arī patstāvīgs. Un slavu Dievam. Jā, man arī. Es negribu smieties, tas nav tā smieklīgi. Slavu Dievam, paldies. Jā, un pirmo, ko es pierakstīju, kas man ļoti uzrunāja, kad tu teici, jā, to, ka katram radījumam ir sava dabīgā vide. Un tagad mēs zinām, ka mūsu dabīgā vide, kur atrasties, tas ir svētajā garā. Tad mēs jūtamies vislabāk. Tad mēs jūtamies vispieņemtākie, visspēcīgākie, vismierīgākie, vislaimīgākie, visatbrīvotākie, visvarenākie, viss, ko viens cilvēks var iedomāties, to, kas labākais, tur arī mēs jūtamies vislabāk. Un, jā, un tā ir, kad principā jau bez gara mēs nevaram dzīvot. Un tur arī tas, ka mēs varam kādu laiku eksistēt vēl uz šīs iepriekšējās
iepriekšējā gara piepildījuma. Jo staigājot garā, mēs jau iegūstam arī gudrību, mēs iegūstam spēku, mēs iegūstam vadību, kur virzīties. Un kādu laiku mēs jau varam vēl virzīties tajā virzienā, jo mums jau viss atmiņā tā kā tajā procesā saglabājās. Un kādu laiku mēs vēl varam izvilkt pat caur vienkārši gudrību, jau saprašanu, visu kaut ko darīt, kaut kādas lietas. Bet laiku mēs redzēsim, kad mēs nomirsim garīgi. Jo arī vairs tā gudrība nederēs, jo mēs zinām, ka Dievs nedarbojas pēc vienas tikai gudrības. Viņš ir teicis arī Dieva vārdā, tā kā tur bija tā kā dažādā gudrība, vai kā bija šī raksturvieta, vai ne? Kad pie viņa tā ir tāda gudrība, kas nav viena kaut kāda, tur ir tik liela gudrība, un tikai atrodoties viņā, ejot cauri viņa gudrībai, attiecīgajā mirklī, mēs spējam viņa valstību nest uz priekšu un arī paši izdzīvot. Un tā arī ir, jā, ka mēs tiekam izņemti, arī pareizās vēl, ka mēs izējam, izkāpjam no mūsu dabīgās vides, ka mēs izvēlamies izkāpt no mūsu dabīgās vides, kur mums ir jāatrodās, tad mēs ilgi neizvilksim, mēs ilgi neizdzīvosim. Un tas būs visiem redzams. Mēs vienkārši izskaldīsim, izžūsim un nebūs nekāda jēga no mums. Jā, slava Dievam. Pēc atradīsimies garā, jo ja mēs dzīvosim garā, mēs arī staigāsim garā. Amen! Un tad jāpašo tieši pa garīgo, ka mēs esam gars, un Dievvārds, tad man vienkārši nāca sirdī trīs raksturvietas, kas droši vien, vismaz manā prātā, viņas visas ietāk ķēdītē. Bet jā, pirmā rakstiet, kas man nāca sirdī, ko es gribētu izlasīt, ir no 1. Korintiešiem 6. nodaļas 17. panta. Bet, kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Jo mēs zinām, ka Dievs ir gars. Un ja mēs turamies pie viņa, ja mēs esam viņā, ja mēs stāvam uz viņa, tad mēs esam viens gars ar viņu. Nevis miesa, nevis kaut kas, nevis tur sajūta, gudrība vai kas. Mēs esam viens gars ar viņu. Un ja mēs esam viens gars ar viņu, tad arī šī raksturvieta, ko tu jau nolasīji, bet es arī vēlreiz gribu nolasīt, no 1. Pētera 3.4, to, kad apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Un kāpēc viņš ir Dievam dārgs? Dievam nav dārga, diemžēl, vai par laimi, vai vienalga, mūsu miesa. Viņš viņu mums deva, viņš viņu var ātri dzied, viņš var darīt visu, ko grib ar to miesu. Viņam nav svarīgi, kādā formā, izskatā, krāsā mēs esam. Bet viņa gars, vai mūsu gars, tas viņam ir ļoti dārgs. Kāpēc? Tas ir viens ar viņu. Ja viņš ir mūsos, viņa gars nāk, viņa spēks nāk pārveido mūsu garu, mēs paliekam viens vesels. Tur vairs nav nekādas atšķirības. Un tad vēl viena raksturvieta no romiešiem 8. nodaļas, nolasīšu no 8. līdz 12. pantam. Tātad no 8. Tātad, miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Tāpēc, balstoties 1. korintiešiem, turēsimies pie Dieva, lai mēs būtu viens gars ar viņu, savādāk mēs Dievam nepatiksim. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūs mirstīgās miesas dzīves. Tad arī viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, kas arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Līdz kuram? Līdz 12. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Amen. Un šeit mēs arī ļoti labi parādām, jo dažreiz cilvēki, darbojoties miesā, viņi cenšas šo miesu darīt dzīvi. Domāt labi,
darīt labi, izvēlēties labas lietas. Mums ir jāatcerās, ka mēs dzīvojam nevis no āras uz iekšu, bet no iekšas uz āru. Tātad, ja viņa gars nāk mūsos, ņem mājvietu, valda, kā teica Jānis Kristītājs, ka man tagad jāiet mazumā, bet viņam ir jāaug, tā arī viņa garam ir jāaug mūsos. Un viņš šeit teica, ka tas pats gars padarīs dzīves mūsu miesas. Ja mēs rūpējamies par garu, mēs barojam savu garu, mēs nekrājam mantu šeit, bet mēs krājam mantu debesīs, tad arī mūsu dzīve mainīsies. Kā mēs domājam, kā mēs runājam, kā mēs mīlam, jo var mīlēt gan miesā, gan ar Jēzus mīlestību. Visas lietas, kā mēs darīsim. Pēc ir tik svarīgi atcerēties, mēs esam gars. Mums ir jābaro mūsu gars, mums ir jādomā par mūsu garīgo, nevis par to, kā mēs izskatāmies, kā mēs rīkojamies, kā mēs runājam, vai ko nav svarīgi, jo mēs zinām, ja mūsos valdīs Dievs, tad arī viss pārējais pilnīgi nokārtosies pats. Tas gars pats darīs mūsu mirstīgās miesas dzīvas. Amen, jo mēs esam. Paldies! Sladījām. Jā, vēl tāds šis moments, kāpēc gars ir dārgs. Tāpēc, ka Jēzus Kristus nomira kā reiz par šo garu, par šo apslēpto sirds cilvēku, lai to darītu dzīvu. Un, ja, kā arī tu pieminēji, tas, kad miesā mēs mirstam, bet garā mēs tiekam darīti dzīvi līdz ar Jēzu Kristu. Tas ir tas, ko viņš izcīnīja, un tas, ko viņš paveica ar savu nāvu un augšām celšanos. Ja, samaksāja šo cenu, lai šis cilvēks, kas Dievam ir dārgs, tas bija, un tas vispār arī, jā, dabīgiem prātam vispār neatveram. Kāpēc? Jā, ka mēs tik dārgi varam būt Dievam, šis mūsu garīgais cilvēks tik dārgs, kad Dievs sūtīja savu dēlu, un Jēzus piekrita nākt un visam šitam iziet cauri, lai šim cilvēkam iekšējiem apslēptam, kas Dievam ir dārgs, lai būtu iespēja atgriezties pie Dieva, atzimt. Slavu Dievam! Slavu Dievam par to! Tā. Jārs brālis ir parādījies. Nu, padalies tu arī. Kaut ko jau tu dzirdēji. Jā, labvakar, paldies par vārdu. Bomba, baigā bomba. Es šodien tieši aizdomājos, jā, par garā būšanu, kad, jā, apzināties, kas esam, un atgriezties, jā, pie tā sākotnējā stāvokļa, kādā mēs, kas mēs īstenībā arī esam, jā, gars, jā. Tas ir tas dabīgais stāvoklis. Mēs esam radīti Dievam, lai kalpotu viņam un to pielūgtu. Tas tā kā mēs tā kā pasauli rada to ilūziju, ka mums pašiem kaut kas jādara, jādomā, jādzemdē kaut kādas domas prātā. Bet mums īstenībā vienkārši jāsaņem ir garā. Jādzīvo, un tad ir tas miers un paļāvība tev tāda. Un tu dzīvo tādā mierā. Jā, Kristu mēs piederam pie rojālās ģimenes, ka mēs apzināmies, vēlns laiku mēģina mums piemānīt, un mēs apzināmies, ka mēs īstenībā jau, ka mēs esam piedzimuši no augšienes, kad Kristus, jā, kā otrais Ādams, ka viņš nāca, viņš atbrīvoja mūs no miesas, kad mēs Jēzus, pa ko es te pierakstīju, man te viss bija šī jūkas tūlītās, no augšienes, piedzimstot garā, tas no augšienes, mēs arī esam tā kā augšām cēlušies, kā Jēzus, augšām cēlušies no mirstīgajām miesām, un tad mums parādās mēs esam jauns radījums un cita identitāte, jā. Jā, un tas ir, ka man visu laiku vēl joprojām, tad šitais liekas interesanti, ka fiziskā pasaule īstenībā ir ilūzija, ja? Kaut arī viņai ir tur matērija un visu, vai ne? Bet īstenībā garīgā pasaule daudz reālāk. Fiziskā pasaule ir ilūzija, kurā ienaidnieks cenšas mūs ierobežot, pievērst uzmanību, bremzēt visu laiku, uz maņām, uz acīm, vai ne? Šķiest uz visu pārējo. Bet
te bija tā doma, kaut kur bija arī tā raksturvieta, bet mēs nedzīvojam no redzamā, bet no neredzamā. Tas ir ticības, jo viss redzamais, Pāvils kaut kur teica šito, jā, redzamais ir laicīgs. Korintiešiem 4. nodaļas beigas varbūt. Jā, ir laicīgs un iznīks, bet kas ir neredzams, ir mūžīgs un neiznīcīgs. Nu, tas ir gars. Gars jau nemirst, tikai miesa nomirst. Tā. Un tāda man atnāca tā doma. Nu, jā. Te kaut kā runājot, kad es šodien arī tā pārdomāju to, ka jā, ka nevajag apstāties iepazīt Dievu, kad mēs tur, kad piedzīvojam Dievu, mēs saprotam, tagad mums ir komforta kaut kāda zona, tur mēs mīlam Dievu, domāju, ka mīlam, un mēs viņu varbūt nelaižam kaut kur tālāk, bet viņš grib tālāk mums iepazīt dziļāk, viņš grib viņam vienalga, cik tu tur netīris esi vai ko, viņš tāpat tevi mīlēs un neapstāties, jo tā pati augstākā tā forma ir, kad mēs ar viņu vienā, tā kā nevis uz brīdi kaut kur, bet ka mēs esam visu laiku ar viņu kopā, un to viņš grib panākt no mums, lai mēs padodamies līdz galam. Es šodien tā nolēmu, ka nav ko bremzēt, jāiet būs. Un jā, jo dzīvot tagadnē nozīmē dzīvot garā, jo pirms vārda Dievam jau bija par to domu, kas bija viņam garā, vai ne? Un tad viņš ar vārdu, ar vibrācijām radīja matēriju. Un jā, kas man te vēl? Nu jā, pie saknēm atgriezties. Jā, tas gars ir mūsu tās saknes. Jā, un kad Dievs, jā, viņš no pīšļiem, tā kā, no māliem, arī no zemes, tā kā, bet iedves to garu mūsos, un tāpat arī Jēzus apstuļu darbos, nevis apstuļu darbos, bet, laikam, Jāņa evaņģēlijā. Viņš arī iedves apstuļos, tā kā, to aizstāvi svēto garu viņos, arī. Tur bija tā teikts, man liekas, ka viņš neatcerēšos. Man ir ar tām raksturvietām grūti pagaidām. Es vēl neesmu tā kā Juris samācījies, bet jā, man liekas, ka Jāņa evaņģēlijā tas bija. Tā kā jā, man ļoti uzrunāja un ļoti patika. Šīs vēl kaut kādas pamata tās tēmas, tādas tur it kā liekas, ka tur nekā nav, bet tur ir ļoti daudz, jā. Paldies, slavu Dievam. Amen. Jā, tur ir, tas ir ļoti tāds fundamentāls un cilvēki jaucās ar šito, nezinot patiesību, noticot meliem un visādas ar to nelaimes ir mums. Dievs mīl garu, jā, šo iekšējo apslēpto sirds cilvēku, ne mūsu miesu, bet garu. Jo viņš mūs redz Jēzu garā, kādi mēs esam, un tas ir tas, ko viņš mīl, jā, tāpēc ir vērts arī savu, tā jau nākamā tēma, šo dvēseles pestīšanas ceļu, ja prāta atjaunošanas ceļu, lai tas, kas ir garā, ka viņš sāk izpausties arī ārā mūsu pārējā visā mūsu izpausmē, ko mēs darām un kā mēs darām. Jo tas ir, tā kā kā Linda teica, no iekšas uz āru, ka mēs dzīvojam. Un atgriežoties pie tā, ka Dievs radīja no nekā redzama viņš. Tas gluži nebija, ka ne no kā. Ebrejiem 11 ir no neredzamā. Ir tapis viss redzamais. Ja? Un tas, ko pieminēja Ojārs tikko, ir 2. korintiešiem 4:18. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Ja? Tad ir šīs neredzamās lietas, no kā ir radušās redzamās lietas. Un tas nav ne no kā. Saskaņā ar Dieva vārdu šīs neredzamās lietas ir daudz varenākas, jo viņas paliks. Viņas neizudīs. Redzamās ir lietas, kā reiz izzudīs. Tās pabeigsies, bet šīs neredzamās, viss, kas ir garā, tas nezudīs. Slavu Dievam!
Aha, jā, nu labi. Vai ir vēl kāds, kas gribētu izteikties? Lūdzu, var arī neslēgt kameru, bet tad ieslēgt mikrofoniņu un padalīties. Bet labāk ir, protams, ar kameru. Vienmēr labāk ir ar kameru. Labi, kamēr jūs tur saņematies, es došu Ivetei vārdu. Jā, kaut kā sirdī nāca divas rakstītas. Ja viņas nāca, tad arī jānolasa. Tur gan nav tik ļoti uzsvērts uz garu, bet viņi ir tik brīnišķīgi un kas parāda arī, kas mēs esam. Viena no rakstītām ir Psalms 139, lasīšu no 13. panta. Jo tu, tātad Dievs, radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts. Brīnišķīgi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, un cik liels ir to daudzums. To, kā mēs zinām, ir sarakstījis Dāvids. Viņš ieraudzīja to, cik viņš ir brīnišķīgi radīts. Un tas parāda arī, cik mums arī jāieraug, cik mēs esam brīnišķīgi radīti ne tikai garā, bet arī dvēselē un miesā savā ziņā. Mhm. Un tad otrs mums ir brīnišķīgs noslēpums. 1. Jāņa. Tā būs rakstot, jā, 1. Jāņa. Man ļoti patīk Jānis, kad viņš tāds vecumā tāds ļoti par to mīlestību, par to, viņš tādu mīļumu nodeva. Bet jā, tad 1. Jāņa 3. nodaļa, 2. pants. Un viņš par nākotni ieminās. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Nu, tāda brīnišķīga panti. Tā kā jā. Amen. Un Pāvils 1. korintiešiem 13. nodaļā arī saka šos vārdus, ka tagad mēs redzam vēl neskaidri, kā caur, bet tad mēs atzīsim viņu tā, kā mēs esam atzīti. Ja? Kad būs šis brīdis, ka mūsu tādziņa būs pilnīga. Šobrīd viņa vēl tāda miglaina, bet pienāks šis brīdis, kad viņa būs pilnīga, ka mēs redzēsim, tā kā Dievs mums visā pilnībā, kā arī mēs viņu visā pilnībā. Un runāt jā vēl par šo dabīgo vidi, kas ir svētajā garā. Tas ir kaut kas tāds, jā, pēc kā mūsu sirds, šis garīgais cilvēks ilgojās un kur viņš jūtās visvairāk tā kā mājās, šī sajūta. Es vienreiz man liekas, kaut kad vienreiz man bija tāds piedzīvojums nostoties, tas arī kaut kādā brīdī, tad, kad tu mosties, un tu neesi vēl pamodies, tāds kaut kāds tas starposms. Un es dzirdēju balsi, un tā sajūta bija tik, ka tas ir kaut kas tāds, kaut kas tik ļoti tavs, ko grūti pat aprakstīt. Tas, ko es vienīgais, kas var izskaidrot, ka tas ir gars, ka es sadzirdēju pēkšņi garu un to sajūtu, to atmosfēru, kāda ir. Tas bija tāds, tā sajūta ir tāda, tā kā, jā, tā vienkārši runājot, tas ir tā pilnīgi plakani, tā kā būtu pateikt, ka tu jūties tā kā mājās, ja. Tas ir neko nepateikt par to, bet jā, tas ir tā kā 4 dimensijas, 5 dimensijas tās sajūtas visas, ja, ko,
ka tas ir visos virzienos kaut kas tik mīļš, kaut kas tik dzīves, tā kā tas kaut kas tik tāds, jā, nezinu, latviešu krievu valodā tāds radnoja, pilnīgi tāds, no kā tu esi tā kā, es nezinu, kā to latviski pateikt, jā, tas saprotam, kaut kāds tavs. Tas ir tavs, tu saproti, tu zini, ka tas ir tavs, un arī tie cilvēki, kas apraksta šīs te pieredzes, kas ir klīniskās nāves, vai kur viņi ir, kur viņi tā kā nonākuši debesīs, to sajūtu, kāda tur ir, tas, ka tur krāsas visas košākas, bet negribās atgriezties atpakaļ. Tās sajūtas ir tādas, un tas miers, un tas prieks, un tas viss, kas tur ir, ka tev negribās atgriezties, bet viņiem ir jāatgriežas. Tad citi apraksta to, ka tu tuvojies zemē, tu jūti kā smird, pilnīgi smird. Kad uz izgāstu, tu saproti, ka tu atgriezies uz izgāstuvi, ja tādu reāli, kur viss puvekļi ir, jo ir kaut kā garīgā pasaulē tās smaržas arī ir dažādas, ja. Bet ar laiku mēs pierodam un vairs nejūtam. Tā kā citiem liekas, ka cūku fermā ir briesmīgi smaka. Nemaz nav godīgs. Kad salīdzinot ar to, kāda ir, kad tu iej iekšā, kad tu brauc garām, liekas, ka briesmīgi smird, ja, kas ir pa gabalu, tur kaut kādi 200-300 metru ceļš iet garām, un citreiz liekas, ka briesmīgi smird, ja. Tas nemaz nelīdzinās ar to, kāda viņa, kad tu iej iekšā pie tām cūciņām. Lai gan arī šodien visas tehnoloģijas ir jau tādas daudz maz, es zinu, tāpēc, ka es strādāju tādā uzņēmumā, kas audē cūkas. Jā, bet, jā, tās sajūtas ir tādas, ka garā šī Dieva valstība, tas ir kaut kas tik fantastisks un kaut kas tāds pilnīgi, kad tādas normālas vēlmes nav atgriezties. Tā kad es piedzīvoju, kad tiem cilvēkiem, kas piedzīvojuši to. Nu ko, vai ir kāds vēl, kas vēlas padalīties, ko Svētais Gars ir runājis? Cēl roku, Iveta? Jā, lūdzu. Tu vienkārši brīnišķīgi pateici kaut ko tādu, kur vajag atkal papildināt par to, jā, par to zemes stāvokli, ka nāk apakaļ. Man par to liecināja, dalījās, un par to es nebiju tā aizdomājusies. Un Jēzus, viņš jau visu laiku dzīvoja godībā. Un viņš nāca šeit uz zemes, kur ir viss pilnībā ne to, ko arī, vēl vairāk, vēl trakāk un nekā ta viss smako un cik te netīrs un drausmīgs, kā saka. Tā kā jā, kādu upuru viņš nesa, lai mūs iemantotu. Jā. Jo viņš bija nācis pazemīgs šeit, jā. Kā teikt, lai mūsu izvilktu no šī visa. Jā. Cik dārgi mēs viņam esam, jā. Cik dārgi mēs viņam esam, tā. Paldies Dievam. Un tas mums ir jāierauga. Un to mums ir svarīgi ieraudzīt, cik vien mēs varam ar visām savām šūniņām. Tāpēc ir tik svarīgi pavadīt laiku gan ar Dieva vārdu, gan ar Svēto garu, kas mums rāda un māca un palīdz ieraudzīt to. Nu labi, ja neviens vairāk nav, es domāju, mēs šovakar arī varam beigt šo sapulci čut ātrāk. Jā, un kas grib svētīt visus pārējos? Rindā viss sastājušies. Labi. Es tad lūgšu mīļo māsu Mariku. Viņa jau Iveta grib ar dziesmu noslēgt sapulci. Vai ne? To vēl tad pēc tam var izdarīt, bet Jā, labi. Mums jau tā tradīcija noslēgumā radusies jau ir kādu laiku.
Lai es pateicos tev, es pateicos par tavu vārdu. Teicos, ka mēs esam viens ar tevi, ka tu atklāji mums šo savu to vidi, savu klātbūtni, savu patiesību, ka tu esi tas, kas mūs velc tajā iekšā, ka tu esi tas, kas paplit mūsu robežas, mūsu prātu maini, atjauno. Es pateicos, ka tu strādā pie katra viena. Tu esi tas, kas grib mūs, jā, pacelt tavos augstumos un lietot šeit uz zemes, darīt mūs brīvus, patiesi brīvus, kā bija Jēzus. Ka mēs varam stāvēt pāri kādām miesas lietām, ka mēs varam ilgoties, ka tu liec šīs slāpes vēl vairāk, tās patiesās klātbūtnes. Es lūdzu, ka tu atklājies katram no mums, lai tu atklāji šo garīgo pasauli, lai tu atklāji mums šīs debesis, to vietu, kur tu mājo, kur mēs esam kopā ar tevi, ka mēs baudam tevi, ka mēs ne tikai zinām, bet mēs arī esam dzirdējuši, bet ka mēs esam to piedzīvojuši. Es lūdzu, Svētais Gars, ka tu nāc pie katra viena un atklāj Dievu klātbūtni, mūsu garu Dievā, ka mēs tiešām varam peldēt, izbaudīt Dievs tavu dzīvību, augšām celšanās spēku, kas mums ir dots, ka mēs varam stipri stāvēt patiesībā. Sveitī katru vienu, lai tavs vārds ir pagodināts mūsu vidū. Amen.